Sveiki, vēlreiz! Iepriekšējā video apskatījāmies, kā izveidot savienojumu ar CostPocket, un šodien paskatīsimies to, kā ielasīt dokumentus, kas jau ir iesūtīti un attiecīgi arī jau digitalizēti CostPocket vietnē. Modulī integrācija dodies uz dokumentu iesūtni, kur iesūtnes sarakstā jebkurā vietā, spiežot labo taustiņu, izvēloties saņemt dokumentus, iegūsi dialogu logu, kurā tu norādi, no kura CostPocket konta tu vēlies ielasīt dokumentus, attiecīgi par kādu laika periodu šos dokumentus vēlies ielasīt, un attiecīgi vai vēlies, lai ielasīšanas mirklī Moneo nosakot to, vai tas ir avansu norēķins vai piegādātāja rēķins, attiecīgi jau minētos dokumentus izveido attiecīgi avansu norēķinu vai piegādātāja rēķinu sarakstos. Šajā gadījumā šo darbību neizvēlēšos un vēlēšos lejupielādēt tikai tādus, kurus nereizi vēl neesmu saņēmis Moneo, ja kurus nereizi es vēl neesmu ielasījis. Attiecīgi, ja mēs skatāmies uz parametru veidotu dokumentu, ja visus ielasāmos dokumentus mēs uzskatīsim par avansu norēķiniem, tad atzīmē avansu norēķinu bumbulīti. Attiecīgi, ja zini, ka esi digitalizējusi visus piegādātāju rēķinus, ja visi dokumenti, ko tu iesūtījusi CostPocketā, ir piegādātāju rēķini, tad vari atzīmēt šo te piegādātāju rēķinu. Bet, ja lieto CostPocket atbilstoši tam, kā CostPocket to ir paredzējis, kad avansu norēķiniem tiek veidot izdevumu pārskati, un attiecīgi piegādātāji rēķini ir tikai tie, kas tiek iesūtīti bez izdevumu pārskatiem, tad atzīmē bumbulīti noteikti automātiski, un CostPocket pados Moneo pazīmi par to, vai minētais dokuments ir bijis izdevumu pārskatā, attiecīgi tas ir avansu norēķins, vai attiecīgi tas ir bijis tikai vienīgi piegādātāja rēķins. Pēc parametra aizpildīšanas nospiedīsim ķeksīti palaist, un šajā gadījumā es saņēmu brīdinājumu. Brīdinājumu es saņēmu tāpēc, ka šos dokumentus par šo laika periodu vienreiz es jau biju ielasījis sistēmā. Tad šajā gadījumā lejupielādēšu tādus, kas jau reiz tika saņemti. Un pēc šādas darbības izpildes manā dokumentu iesūtnes sarakstā ievietojās 2 jauni dokumenti. Vai es vēlos redzēt atskaiti? Dotajā momentā, ja man visi dokumenti bija veiksmīgi pabeigti, tad nav kļūdu paziņojumu vai brīdinājumu, es varu šo atskaiti arī neskatīties. Šajā mirklī, atverot dokumentu iesūtnes ierakstu, redzu to, ka man ir gan šis dokuments ar viņa datiem Moneo lauciņos, gan šī dokumenta piespraudnē ir atnesies arī pats PDF dokuments no CostPocketa tādā formātā, kādu tad iesniedzējs, varbūt arī tu pati, esi viņu CostPocketā iesniegusi. Ja šo logu nevēlies redzēt, ar krustiņu to aiztais ciet, atceries, ka vienmēr pie tā var tikt atgriežoties vēlreiz pie piespraudnītas pogas. Klikšķis uz tās un dialoga loks vispirms sašaurinātā skatā, pēc tam pārslēdzoties uz priekšskatījumu skatu, tev parādīs digitalizēto PDF dokumentu. Šajā mirklī, kad Moneo ielasīja šo dokumentu, tas centās atpazīt piegādātāju. Un šajā gadījumā tas veiksmīgi ir noticis, un piegādātājs Freko ir atrasts. Ja Freko kontaktkartiņa, jeb piegādātāja kartiņa šajā gadījumā, iepriekš datubāzē nav bijusi, tad Moneo informācija pēc atrastā reģistrācijas numura dodās un pieprasa Lursoft datubāzē. Ja Lursoftā šādu te kontaktu varēja atrast, jeb nodokļu maksātāju šajā gadījumā, tad Moneo izveidoja jaunu kontaktkartiņu ar pazīmi piegādātājs. Šajā gadījumā, ja mēs skatāmies bankas kontu sadaļu, CostPocket paspēja arī nodigitalizēt konta numurus. Tad, ja atgriežamies pie mūsu dokumentu iesūtnes ieraksta, priekšskatījuma skata, tad redzam, ka jā, Freko tiešām ir vairāki konta numuri, kuri tad attiecīgi mums tika ievietot arī mūsu jaun izveidotajā kontaktu kartiņā. Tad CostPocket ceļā iegūti jauni kontakti, kur informācija ielasīja no Lursoft, tiek papildināti ar visiem tādiem bankas kontiem, kurus tad var nolasīt no CostPocketā iesūtītā dokumenta. Ja izmanto maksājumu sagatavošanu no Moneo un tos sūti vēlāk uz internetbanku, tad konkrēto kontaktkartiņu papildina arī ar bankas ierakstiem. Ja atgriežamies pie šī dokumenta iesūtnes ieraksta, tad tika
ievietots jauns piegādātājs, tika atrasts arī dokumenta numurs un attiecīgi noteikts dokumenta datums. Ja kāda no informācijas laukiem Costpackets nespēja nolasīt, mēs to attiecīgi Moneo nesaņemsim. Vai, ja tas ir noticis kļūdaini, tad šeit nepieciešams veikt kādas korekcijas. Dokumentu iesūtnes kājienē šajā tabulā var norādīt, kāds ir izmaksu konts, kāda ir summa bez PVN, kāds ir bijis PVN un kāda ir kopējā summa. Arī šo informāciju mēs saņemsim no Costpacketa, ja viņi spēj šādu informāciju no iesūtītā dokumenta nolasīt. Šajā gadījumā tas ir piegādātāja rēķins, un veidot dokumentu sadaļā mēs šo parametru nepārvietosim. Ja es tagad statusa parametrā atzīmēšu veidot ierakstu, tad pēc ieraksta saglabāšanas man izveidosies jauns piegādātāja rēķins. To mēs redzam arī šeit, piesaistņu logā, atgriežoties šajā saīsinātajā skatā, kad ir dokumentu iesūtnes ierakstam izveidota iekšējā saite. Klikšķis uz iekšējās saites, un mums atverās mūsu piegādātāja rēķins negrāmatotā statusā. Vai tu informāciju aizpildi par izdevumu kontiem šeit dokumentu iesūtnes sadaļā, vai attiecīgi izveido šos piegādātāja rēķinus un pēc tam dodies tos apkalpot, papildināt, pamainīt un grāmato no piegādātāja rēķina saraksta, tā jau paliek tad tava izvēle. Šajā gadījumā mēs apskatījāmies to, kā izveidot piegādātāja rēķinu no viena dokumentu iesūtnes ieraksta, bet attiecīgi, ja tu izēji cauri vai attiecīgi koriģēsi informāciju jau piegādātāja rēķinos, tad iezīmējot vienu vai vairākus ierakstus no saraksta, tu vari veidot dokumentus arī masveidā. Tad katrs dokumentu iesūtnes ieraksts izveidos vienu attiecīgi piegādātāja rēķinu, ja ierakstā būs atzīmēts veidot dokumentu piegādātāja rēķins. Ja veidot dokumentu būs atzīme, kad jāveido ir avans norēķins, tad sistēma meklēs viena perioda, viena iesniedzēja dokumentus un apvienos to vienā avans norēķina ierakstā. Tā kā avans norēķinam ir vairākas rindiņas, kurās var norādīt gan piegādātājus, gan summas ar PVN, bez PVN un konkrētā dokumenta numurus, tad viena iesniedzēja dokumentu iesūtnes ieraksti ar atzīmi avans norēķins tiks ievietoti vienā avansa norēķinā. Šajā gadījumā, ja pati esi digitalizētājs, kā grāmatvedis, bet iesniedzējs jāmaina uz kādu citu konkrētu personu, kas ir konkrētā uzņēmuma darbinieks, tad mainīt iesniedzēju tu vari arī iezīmējot vairākus ierakstus, caur labo taustiņu, izvēlēties darbības ar iezīmētiem ierakstiem un mainīt iesniedzēju uz, izvēloties kādu darbinieku no tava kontaktu saraksta, kas ir atzīmēti ar ķeksīti darbinieks. Tavu darbības ar iezīmētiem ierakstiem tu vari mainīt arī šo te dokumentu veidu. Ja kaut kāda iemesla dēļ avans norēķins ir ienācis kā piegādātāja rēķins, vai tieši pretēji, kad piegādātāja rēķins patiesībā ir avans norēķins, tad izvēloties šīs te darbības vai atzīmējot bumbulīti, pēc ķeksīša nospiešanas sistēma veiks konkrēto dokumentas iesūtnes ierakstu izmaiņas. Redzi, ka dokumentu iesūtnes ierakstā iesniedzējs jau ir nomainīts uz Jānis Domātājs. Šajā gadījumā es varu likt atzīmi status izveidots ieraksts, spiest ķeksīti, un tiks izveidots jauns avans norēķins, kura iekšējā saite arī parādīsies šī dokumenta iesūtnes ierakstā. Klikšķis uz tā, un informācija no dokumenta iesūtnes ir atnākusi uz šo konkrēto avans norēķinu. Ja vienā avans norēķinā būtu nepieciešams ievietot vairākus dokumentus, tad iezīmējot vairākus ierakstus, kas ir viena iesniedzēja avans norēķina dokumenti, darbības veidot dokumentus var izsaukt arī no dokumentu iesūtnes saraksta. Lai redzētu to, kādu dokumentu sistēma veidos, ja no ierakstu saraksta izsauks šo darbību veidot dokumentus, šeit dokumentu iesūtnes sarakstā, kā jebkurā citā ierakstu sarakstā, var pievienot kolonu, kas saucās veidot dokumentu. Šajā gadījumā parādās kolona ar vērtībām, ka tiks veidots piegādātāja rēķins vai avans norēķins, jeb tā vērtība, kas būs atzīmēta šajā parametrā.